9. maija svinības būtībā veidojas vairākās daļās, un to var sadalīt, rupi runājot, divās daļās - rīta puse un vakara puse. Un rīta puses galvenās sastāvdaļas ir oficiālie apsveikumi, un te jau daudzkārt pieminētais Nils Ušakovs, kas kļūst par jaunās varas attieksmes simbolu. Ir daudz arī citu valstu vēstnieku un militāru personu, un šeit kadrā ir redzams arī sarkanais karogs, kas joprojām kur joprojām diezgan klātesoši uzvaras svētku svinēšanas laukumā. Un viena no galvenajām amatpersonām šajos svētkos vienmēr ir Krievijas federācijas vēstnieks, un viņš ir populārs arī kā problēmu uzklausītājs, un viņu vienmēr uzrunā diezgan daudz vienkāršās tautas pārstāvi, un te pašā laikā viņš ir arī slavenība, ar kuru grib fotografēties, kur prasa autogrāfus un tam līdzīgi. Šajā pasākumā viens no pēdējo gadu populārākajiem simboliem ir tātad Georgija Jūra lentīte, kas parādījās 2006. gadā. Un tā tiek iekombinēta visdažādākajos veidos. Šeit viņa lieliski saskan ar slavenu zīmola lakatiņu. Tālāk būs kadrs, kur tā tiek iekombinēta, es mēģināšu atrast, tas ir tālāk ar dzintaru brošu. Tad te ir tas slavenais šašliks, kas bez šaubām ir pasākuma daļa. Un šajā bildē redzam diezgan tādu tiešām brīvdabas piknika, labas saulēnas dienas atmosfēra, kad cilvēki paēd, padzer, papļāpā un policisti sauļojas laivā uz dīķa vai staigā apkārt dzirdziņos. Šajā kadrā ir redzams arī diezgan daudz šo sarkano karogu un sarkanās krāsas simbolikā. Tāpat pasākumā ir diezgan daudz tādu, es teiktu, ironisku vai pat fārsa elementu. Piemēram, jaunas glītas meitenes tērptas karavīru formā, kas pozē mēdījiem, visiem, kas vēlas ar viņām bildēties un koķitē ar veterāniem. Tātad joprojām šie pasākumi ir nozīmīga platforma dažādiem politiķiem, šajā gadījumā Aleksandram Mirskim. Tātad katru gadu tiek saražot īpaši karodziņi un citi simbolika, kas ir speciāli domāti 9. maija svinībām. Un šajā bildē redzam meitene, kas izkārto ziedus pie pieminekļa, proti pēdējos gados šī stihiskā ziedu nolikšana ir aizstāta ar organizētu ziedu sakārtošanu. Tas ir vēl viens faktors, kas liek runāt par tādu šo svētku industrializāciju, teiksim tā. Un šis laukums tiešām ar katru gadu kļūst ar vien lielāks un lielāks. Tāpat viens no elementiem, kas manī izraisīja diezgan lielu izbrīnu, ir tā saucamie kazaki, kas ierodas jau tuvāk dienas vidum ar savu simboliku, tā skaitā arī pareizcīgo ikonu pie komunistu pieminekļa, un arī Eiropas Savienības karogu, kas rada tādu nedaudz šizofrēnisku sajūtu kopā ar sarkaniem karogiem un Krievijas karogiem pie šī pieminekļa. Tātad joprojām ir nozīmīga rīta pusē šī savstarpējās komunikācijas daļa, akordeons un dziesmu dziedāšana un arī veterānu sveikšana, lai gan fonā skan koncerts. Lūk, šis te kadrs man kļūst par apliecinājumu šim te divdomīgumam ar jauno un veco un latvisko un kā no ārpuses ienākušo simboliku. Tātad Georgija lentīte ar dzintara brošu piesprausta klāt pie vestes. Georgija lentīte varbūt ir iesieta astē, sunītam arī varbūt iesieta. Tad šajā pasākumā arī izmanto iespēju patusēties ar savējiem arī cilvēki, kas, spriežot pēc viņu sejām, acīm redzot, nav kara veterāni, bet arī viņi labprāt pozē uz šī pasākuma fona, un viņiem tiešām šis pasākums ir tā kā fototapete, uz kuras fona ļoti labi var izskatīties. Un nākamajā kadrā ir redzams tas, ka viņi nav
īpaši padomājuši par visām savā apģērba detaļām, un īstiem zaldātiem nekad nav putekļieni zābaki. Tāpat viens no latviešu auditoriju visvairāk kaitinošajiem simboliem ir šie vecie, visbiežāk BMW, nes kāda sakritības pēc, kuros brauc jauni cilvēki, un mašīnas ir aprakstīts ar tādiem uzrakstiem kā ne Berlīn, izņem pabiedi un tā tālāk, kas vedina uz domām par spēka demonstrēšanu. Un tātad Krievijas simbolika viscaur un apkārt. Vēl viena tāda saudabīga pasākuma daļa ir pēdējos gados ir Aināra Mielova uzstāšanās, par to viņš tiek aizrautīgi lamāts latviskajā publiskās telpas daļā, bet savukārt pēc vismaz maniem novērojumiem pasākuma norises vietā viņu nemaz tā briesmīgi nemīl un negaida, un ap šo laiku cilvēki jau ir zaļumballes noskaņās, un viņiem Mielava dziedātie, skumīgie, apcerīgie gabali vairs nešķiet tik pievilcīgi. Un pasākums noslēdz jau diezgan tumšā vakarā, ka to vairs nav iespējams bildēt, un tad publika ir nomainījusies, un pret vakaru veterāni vairs faktiski nav sastopami pie uzvaras pieminekļa, toties ir sastopami daudzi vidējā vecuma cilvēki un arī jaunieši, kas to patiešām izmanto kā zaļumballi. Lūk, paldies par uzmanību.